Studijā, un pēc maza mirklīša viņš pirmais būs tas, kurš iegrīzīs lielo eiro ratu. Hubert, labrīt! Ņemot vērā, ka tu strādā ārzemēs, vai bieži sanāk skatīties Super Bingo? Nu, atbrauc atpakaļ no ārzemēm un katru reizi skatos to bingo un pamēģināju paspēlēt un uzreiz no pirmo reizi. Tika studijā? Jā, tiku studijā uzreiz. Ļoti labs stāsts. Es domāju, ka šobrīd ar savu stāstu es iedrošinājis daudzus, kuri prasa, nu kā tu vari tikt studijā? Nu pa kurām durvīm jānāk iekšā? Nu kā tu vai nevar kaut ko sarunāt? Neko nevar sarunāt. Pašiem viss jādara, vai ne? Jā, un tas ir ticams, kā no pirmās biļetes var tikt studijā iekšā. Nu ko, skatīsimies tagad, kā tev veiksies pēc maza mirklīša. Es arī ļoti lielu interesi to gribu redzēt. Protams, sākotnēji mums jānoskaidro, ar ko tu mēs griezīsim lielo eiro ratu. Aiziet, ķerots pie darba un kopā ar kungiem šajā rītā lielo laimes ratu griezīs auditorijas dalībnieks ar kārtas numuru. Numur 7. Nu, rekā, laimīgs skaitlis 7, ne? Skatīsimies, cik laimīgs viņš būs brīdī, kad apstāsies lielo eiro rāts. Kaut viņš apstātos uz lieliem eiro, un tos jūs sadalīt uz pusēm. Nu, skatāmies, kā būs uz Nikols ar 7. numuru tiek izvēlēts kā otrais, kurš griezīs lielo eiro ratu, vai pirms tam, Andrej, tu esi jau griezis? Nekad dzīvē. Pirmo reizi. Ņemot vērā, ka arī tava profesija ir saistīta ar to, ka tu vairāk esi tā kā no Latvijas projām uz lielajiem furēm brauc, ja? Nu, jā. Cik bieži sanāk paskatīties? Reiz 3 mēnešos. Un cik bieži sanāk uzspēlēt? Apmēram tikpat. Un arī no pirmās reizes tik studijā? Nu, bija tā, ka pagājuši piekdienu nopirku biļeti, braucu uz Prānu. Biļeti aizsūtīja visu numuru tēvam, izrādījās, ka es esmu šeit. Super, nu brīnišķīgi stāsti. Nu vēlreiz tas ir apliecinājums, ka ir jāpamēģina kaut reizi dzīvē šī iespēja iesūtīt nepieciešamo biļešu komplektu vai vismaz nopirkt Super Bingo kvīti. Veiksmi jums abiem. Hubert, uzsāc spēli, griez iekšā. Lielākais laimests nekur, lielākais laimests nekur nav palicis, 15 000 eiro. Nu, kādas ir sajūtas? Nonākot studijā un piedaloties spēlē. Forši, vai ne? Un tagad skatīsimies, pie kādiem laimestiem jūs tiksiet. Laimesti noteikti būs, nekur viņi nepaliks, tikai jautājums būs mērāmi lielajos eiro vai ne, vai mazajos eiro. Tā, Huberta rezultāts, tūlīt tiks piefiksēts. Pārlec pāri lielākiem laimestām, bet tas nemazina spraigumu šajā spēlē. Hubertas rezultāts ir 3500 lielajos eiro, 220 mazajos eiro. Andrej, lūdzu, tagad tava kārta. Un skatīsimies. Protams, ka šobrīd, nu, faktiski un praktiski viss no Andreja arī ir atkarīgs. Kāds būs rezultāts, ja sakrīt liela eiro vai nesakrīt liela eiro, un kāda būs attiecīgi mazie eiro, tā kā varianti ir visdažādākie. Bet skaidrs ir viens, ka, lai arī jūs varētu izbaudīt šo te sajūtu, kādu valda Super Bingo studijā, un lai jūs no skatītājiem pārvērstos par spēlētājiem un piedalītos kādā no auditorijas spēlēm, nu, izstiepies vai sarojies, bet viss spēks slēpjas Super Bingo biļetē. Lielo eiro rats tūdaļ apstāsies. Apstājās. Uz tā paša sektora, kur Hubertam. Un tas nozīmē, ka uzvarētāju izšķirs mazie eiro, kuram tie bija lielāki. Krista. Un tātad Huberta rezultāts lielajos eiro ir 3500, bet mazajos 220 eiro. Nu, Hubert, tu jau zini spēles noteikums, vai ne? Nu, šoreiz 220 eiro un vakara ziņas 3 mēnešiem, bet Andrej, tevi sveic ar 3,5 tūkstošiem, vai tu spēj noticēt to? Bravo!